Čau, labākā fitnesa kanāla podkastā. Šodien atkal mūsu podkasts ar viesi. Šodien parunāsim nedaudz par e-komerciju, par Facebook ēdiem. Un šodien mums Rudolfs. Čau, Rudolf. Čau. Sākam ar to, varbūt pastāstīt īsumā par sevi. Kas tu esi, ar ko tu ikdienā nodarbojies? Jā. Tātad man sauc Rudolfs, 21 gads. Strādāju ar salīdzinoši lieliem e-komercijas brandiem. Tagad esmu nonācis līdz līmenim, ka visi klienti ir rajonā no 5 miljoniem līdz 15 miljoniem gadā apgrozījumu. Jā, visi e-komercijas brandi ir. Un tā ārpus tās aģentūras, kuras strādājam vēl savi klienti, kas ir mazāki, ārpus tā arī vēl nodarbojos ar kodu auditēšanu. Tagad no TikTok, kad es sācu filmēt kontentu, nāk kaut kāda cilvēka prasa padomus, palīdzību, un līdzīgi tavā stilā tad ir konsultācijas, kaut kāda audita, tur sazinos, parunāju. Tas ir vienkārši cenšos aizpildīt savu dienu pēc iespējas pilnāku. Tagad pēdējā laikā ir uzradies jauns arī projekts, savs e-komercijas brands arī pirms pāris mēnešiem sākām. Ir tāds, es laikam jau pateikšu, mums pirmā partija jau izpārdot Flash LV tādas pudeles, ar kurām var mazgāt mašīnas, ļoti labi strādā, mēs viņas modificējam, tur ir savu formulu. Uz Latviju vai uz ārzemēm? Jā, mēs sākam Latvijā, izpārdevām pirmo partiju, pagaidām domājam otro partiju arī pagaidām Latvijā vēl izpārdot un tad jau skatīties tālāk, jo Latvijā, kā zināms, tirgus konkurences īsti nav, ļoti viegli bija iesākt, tur Facebookā palaižam reklāmas, ROAS tur uzreiz 10, 12 reāli uz pilnīgi augstu audienci, bet jā. Un tas produkts, ko viņš tieši dara? Pudeles, tādas detaili, snāk tāda kanna, 2 litri. Tu iepildi tur arī mums ir visa šķidra un viss tas, tu vienkārši iepildi, sapumpē un tad reāli sprejo, un tā kā tu aizbrauc uz puto, var teikt tāds pats efekts. Protams, viņš nav uz elektrības, un viņš tik ilgi nesprejo uz to mašīnu, bet tāpat ļoti labi ir. Un, ja, piemēram, tu mājas apstākļos gribi nomazgāt, ja tev ir privātmāja, vienkārši ideāls risinājums. Tu vari bliest virsū galīgi netīrai mašīnai vai? Uz puto, ja tu aizbrauc ar galīgi netīru mašīnu, kurai ir piesūkušies, no kokiem tie visādi tie putekšņi, kad viņi pēc lietas, piemēram, to arī puto nenomazgās. Tā kā tur ir tā, ka labāk no sākuma pāriet pāri ar ūdeni, tad ar tiem līdzekļiem, un tad, kad tie līdzekļi noņēmuši visu kaut kādus akmeņus, tad ir droša vide mazgāt, tad tu vari nobērst smuki. Tā kā tā tas strādā. Protams, ja tev tur ir uzlieta kaut kāda krāsa, kaut kas tāds, to, protams, nenomazgās. Labi, mašīnas man tas stāv lejā, droši vien redzēt, cik viņas tīras, cik viņas netīras. Ja tu noiet ar to pudeli ar to mašīnu, viņa palika tīra? Jā. Tā kā sanāk, tu pa pilsētu braukā, tie pa lielam ir putekļi, zeme kaut kāda, kad ir, piemēram, sausāks laiks, to visu īzī noej. Un jā, tev pēc tam, kad tu skalo, tev pat nevajag kaut kādu šito spiediena pumpi, tev vajag vienkārši ar ūdeni, ar strūkliciņu pārējiem visu noiet, jā. Un tā cena, cik vispār maksā tā visa pudele un cik reizēm tas viss pietiek? Sanāk, pudelē cena ir 30 eiro, atsevišķi pārdodas līdzekļi. Protams, ja tu pērc kopā, tad ir daudz izdevīgāk to pirkt, jo tad ir nocenojums mazliet. Un tā, lai klientam arī izdevīgāk paņemt kaut ko klāt. Pudele kalpo ilgi, cik esam testējuši pēdējo gadu. Mēs jau no pagājušās vasaras tur ņemamies čomami mašīnu, man tur arī vecāku mašīnas, kad braukājām. Tā kā bija iemesls to visu patestēt, iztestējām, tā pudele reāli ilgi turās, līdzekļi mums ir attiecībā 1:10, jājauc sanāk ar ūdeni, tā kā kaut kādām, atkarībā cik cītīgi tu gribi mazgāt, bet reāli 5 un plus mazgāšanas reizes noteikti pietiek. Klienti, privātpersonas droši vien, vienkārši. E-komercijā, jā, bet ir arī cilvēki, kas sūta uz uzņēmumiem, bet es domāju, tur vairāk ir tas, ka cilvēks paņem uzņēmumu un pēc tam noraksta to PVN. Es dzirdēju, ir tas viens projekts, arī es nezinu, aplikācija vai nav aplikācija, tur izsaukt cilvēks, kas atbrauc un tā mašīnu nomazgā. Latvijā? Jā. Nebija dzirdējis. Varbūt ar tādiem sadarboties? Varbūt mums vajadzētu kļūt par tādiem. Jā, vai arī kļūt par tādiem. Zini, kā tajā brīdī, manuprāt, ka kļūst par tādiem, tad jāsaprot, kurš to darīs, vai tu pats brauks un tās. Nē, tur noteikti vajadzēs kaut kādus darbiniekus, jo pats es to toči nedarīšu. Man vispār šobrīd nav daudz laika ikdienā. Tiešām esmu noslogots, bet tas ir speciāli, jo man patīk, ka man visa ikdiena ir pilna un tāda sajūta, ka es maksimizēju katru iespēju, kas ir dota ikdienā, un lai tas pēc tam atmaksājas. Un tas pamatdarbs
teici, strādā aģentūrā, kas sadarbojas ar milzīgiem uzņēmumiem, Facebook kādus taisa, ja? Jā, nu tā tad varbūt es vispār pastāstīšu, kā es nokļuvu līdz šim brīdim, tā lai skatītājiem ir skaidrs, jo 5 līdz 15 miljonu uzņēmumu tur nav viegli tikt, un kurš katrs arī kaut vai 2 gadus nostrādājot, nu tur ir ļoti grūti tikt, un tur vajag kontakts. Tā kā es vairāk kā pirms 2 gadiem sāku ņemties ar kaut kādu social media, tur SMMA, social media management, palīdzēt uzņēmumiem, tur menedžēt profilus. Un tā lēnām es sāku saprast, ka tur ir reklāmas, tam man kaut ko sāka dot klāt. Tā bija vispār pirmā aģentūra, kurai es biju pievienojies, tas vispār bija nenopietnā līmenī. Sākās universitāte, es aizgāju uz finanses un biznesa vadību, duālā programma. Un, darbam bija laiks, bet es vairāk pievērsos mācībām, bija tāds, vispār nav nekādas jēgas, tādā ziņā, ka, gribās ātrāk to naudu pelnīt. Es nesaku, uz universitāti vispār nav nekam derīga, bet tādā ziņā, ka man kā disciplinētam un ļoti apņēmīgam cilvēkam, man gribējās to naudu ātrāk dabūt. Un tad es aizgāju Circle K finanšu šito internshipu biznesa centrā, viņš bija blakus Banku augstskolai, kur es mācījos. Un tur tad es nostrādāju 6 mēnešus, un paralēli tiem 6 mēnešiem man sanāca dabūt internship aģentūrā, kas ir daudz nopietnāka un ar reklāmām. Jo es sapratu, mans čoms bija aizgājis arī uz Google reklāmām strādāt, man bija tāds, viņš sāka pelnīt jau kaut kādos pirmajos mēnešos pāri 2, 3, 4 tūkstošiem. Man tāds, labi, tad man arī jau jāstās tajā virzienā, jo no Circle K, protams, ir stabilitā, darba pozīcija, bet beigās... Jā, tieši tā. Bet tā jau foršs darbiņš, zin kā, nav grūts. Un tad, pēc tā Circle K darba arī paralēli universitātē es dabūju to aģentūras darbu, un tur man ļoti paveicās. Tā aģentūra Latvijas vai ārzemē? Nē, ārzemē. Man bija CEO, kas atrodas Dubajā, tā kā viņam ir ļoti plašs networks, es pie viņa sāku arī no sākuma kā interns, mani apmācīja. Protams, uz nekādu atalgojumu es sākumā nepretendēju, vienkārši vēlējos iemācīties pēc iespējas vairāk, gūt pēc iespējas vairāk pieredzi. Izgāju cauri tam visam, un gada laikā, tas bija pirms gada, es biju apmēram tādā punktā, kur es neesmu līdz galam vēl drošs sevī, bet zināšanas man ir, un tad es sāku vienkārši baigi močīt arī ārpus aģentūras skatīties, mēģināt klientus dabūt, tur, nezinu, pie vecākiem gāju prasīt, vai viņiem nav kāds pazīstamais, kam palīdzēt ar Facebook reklāmām, un tā es arī sāku dabūt pirmos klientus ārpus aģentūras. Un tad... Un tie klienti, kas ir ārpus aģentūras, Latvijas vai ārzemju klienti? Ārpus aģentūras man ir gan Latvijas, gan ārzemju. Tā kā, bet aģentūrā tieši bija tikai ārzemju klienti, ļoti augsti budžeti, un tā visa aģentūras ideja ir to, ka tu palīdzi scalot. Tā kā mēs vispār nefokusējamies uz kaut kādiem brandiem, kas ir tikko uztaisījuši ad account, viņiem vajag palīdzēt vispār kaut ko salikt. Tas bija pilnīgi out of mūsu scope of work. Un vēl es uztaisīšu disclaimer, ka es 2 gadus esmu strādājis ārzemju aģentūrā, tāpēc tie visi termini man nāks gan jau ārā angliski, nevis latviski, bet es mēģināšu kaut kā pēc iespējas palabot. Un tad es vienkārši tajā aģentūrā ļoti daudz labas pieredzes dabūju. Man bija ļoti forši mentori, kuri tiešām viņi ir vairāk orientēti uz to, ka tu izaudz, kaut vai tu pēc tam aizēji prom kaut kur citur strādāt, bet tas, ka mēs paliekam labās attiecībās un mēs reāli esam sakonektēti. Un tā es tur nostrādāju, sanāk līdz šī gada iepriekšējiem mēnesim. Man pavērās labāka iespēja pāriet uz aģentūru, kas reāli fokusēs uz šiem tikai no virs 5 miljoniem apgrozījumu klientiem. Tur aizgāja, tur viss ir daudz profesionālākā līmenī. Tie klienti, kas ir virs 5 miljoni, kādas nozares tās ir? Viss pēc kārtas vai kādas konkrētas nozares? Tiešām, jebkādas. Pirms tam mēs strādājām vairāk tieši ar tavu nišu, ar uzturu bagātinātājiem, jo kaut kā vairāk klienti mums bija no UK, un tur tie uzturu bagātinātāji arī ļoti diezgan labi iet. Tā kopumā, ko es redzēju, cik es sēdēju ad accountos, Berberīns mēs jau pagājuši gadu viņu tirgojām. Arī Magnī bija glicināta viens klients tieši tikko palaida. Tā kā tas viss arī ārzemēs noteikti. Bet tā kopumā no visām nišām klienti, jo tiešām tu ieejot kaut kādā specifiskā nišā Latvijā, varbūt tu nedabūsi to apgrozījumu kreizījumus, vienkārši cilvēku nav tik daudz valstī, bet ārzemēs tas ir tik ļoti vienkārši, ja tu, protams, labi dari savu darbu un tavs produkts ir kvalitatīvs. Tā kā visas nišas. Un ja runājam tieši par TikToku, kas ir tas, kāpēc vispār tu atnāci uz TikToku, kāds tas mērķis, ko tu tur gribi iegūt?
Šis ir ļoti labs jautājums, jo pats sev to mērķi līdz galam es neesmu nodefinējis. Kaut kāda vīzija man ir. Tas noteikti nav, lai kaut kā tur paceltos, kaut kādu naudu sākt pelnīt, kaut ko tādu, jo būsim reāli Latvijas TikTokā, salīdzinot, ko tu vari nopelnīt no ārzemju klientiem, nu, tas vispār ir nakts un diena. Bet uz TikTok es atnācu, viens iemesls bija tas, ko es tikko minēju, ka man vienkārši bija tā sajūta, ka es šobrīd gribu vienkārši maksimizēt visas iespējas, kas man ir. Man ir stunda brīva dienā, visas atveltu TikTokam. Un TikToks pagaidām spēlē tādu lomu, ka es tieši Latvijas līmenī gribu mazliet atpazīstamāks kļūt, uzaudzēt to personal brand. Varbūt pēc tam, kad, protams, es augstā līmenī strādāju 2 gadu, un pēc tam, kad es nostrādāju ar lielāku pieredzi, ka man, piemēram, savs brands un tā tālāk, tad Latvijā vismaz es arī varu sakonektēties ar cilvēkiem, kuri ir līdzīgā līmenī ar mani, tiešām networkot. Un, protams, ka mēs zinām, ka no networking arī bieži vien atverās kaut kādas iespējas, un tad to izmantot savā labā. Un cik ilgi tu esi? Mēnesi tieši. Un pa mēnesi, cik daudz skatījumu ir, cik skatās? Skatījumu es neesmu tik līdz gandrīz 1000 followeriem, bet skatījumu es nezinu, es varu tik ātri pastīties varbūt. Bet man liekas, ka es varbūt ļoti augšu, bet kaut 60-100 tūkstoši, varbūt vairāk mazliet, bet jā, kaut kur tajā reģionā. Instagramā taisi? Dari kaut ko? Instagramā man tikai personīgais profils ir, bet es izveidoju speciāli arī priekš tā TikToka, tā lai tie cilvēki, kas man TikTokā piesako, pēc tam var aiziet uz Instagram un arī tur piesakot. Un Instagramā es vienkārši repostoju to, ko es lieku TikTokā. Ar kur tas tavs biznes, tā mazgāšana TikTokā tas ir? Tas būs. Mums vienkārši, es tev būtu atvedis vispār parādīt un arī līdzekļus, bet mums tiešām viss ir izpirkts. Tā kā līdz pēdējiem varbūt tā mums nevajadzētu darīt kaut ko atstāt, bet viss ir izpirkts un tad augusta sākumā kaut kur būs. Priekš TikTok būtu baigi krut. Jā, jo mums arī bija tā vīzija, doma, ka mēs esam palaiduši Facebook reklāmas, viņi strādā tik labi, bet tāpat galu galā mēs kaut kādu noteiktu summu jau maksājam par katru pircēju, ko mēs dabūjam. Tāpēc mēs noteikti domājam, tagad pamēģināt tikai TikTok organisko kontentu, kas mums reāli izmaksās 0 eiro galu galā. Tikai savs laiks. Laiks. Bet to vienmēr var atrast, ja grib. Un tad pagaidām TikTok pamēģināt arī. Tas TikTok organiskais saturs, kāpēc es nelaidu Facebook kādus? Man no TikTok ir 800 klikšķi uz mājaslapu dienā. Līdz ar ko, ja tu dabūni 800 klikšķus, tad, zini kā, ņem tos pašus klikšķus no Facebooka, kur ir augstāka auditorija un to vēl maksā. Jā. Šitā bišķi neloģiski. Es biju klausījies visus tavus iepriekšējos podkastus ar viesiem, un jūs arī pieskārāties šai tēmai. Būsim reāli, tava mājaslapa arī ir. Viņa nav optimizēta vispār priekš kaut kādiem Facebook. Super prasta, vienkārši pilda funkcija, lai varētu nopirkt tavu preci. Un ja tu reāli, es nezinu, kāds tev stoks, bet, piemēram, ja tev TikTokā veic tos pirkumus pietiekami daudz, lai tu izpārdot to stoku, tev nav jēga laist tās Facebook reklāmas un kaut ko maksāt par tiem pircējiem. Man ar to stoku šobrīd ir tā, ka viņš uz laiku būs tik, kaķis man tur dzied fonā, viņš uz laiku būs tik liels, lai viņš nevarētu izpārdot. Un tas ir mērķis, stoku tur tik lielu laiku nevar izpārdot, jo ir pieprasījums no cilvēka, ir būt diezgan neloģiski, ka viņš nevar nopirkt. Un pats vispār šobrīd man 20 produkti. Un 20 produktiem 17 jau ir uz vietas, 3 būs nākošu nedēļu. Un es pat daru tā, kā es arī vispār sākumā, kad vispār nekādas preces vēl nebija, viss bija ražošanā, bet cilvēks jau varēja ienākt mājās. Pre-orders, un mēs to pašu domājam. Rezervēt, un tas ir baigi krūti, tikai es izdarīju bišķiņa, varbūt ne tā pārdomāt. Man šķiet, ka es iekļaušos termiņā tā, ka super precīzi. Es aprīlī apsolīju 6. maijs būs pirmās piegādes bija 6. jūnijas. Un bija rezervējuši tur 100 cilvēku, un zin kā, no tā 6. maija līdz 6. jūnijam visu, ko es darīju, bija katru dienu cēlu telefonu un atbildēju uz ēdistiem, kad būs produkcija. Tā kā tie pre-orderi, manuprāt, ir baigi kruta lieta. Jo es arī pagājuši gadu biju taisījis, vispār, ka es sāku domāt par to uzturbagantā ražošanu, varbūt uztaisīt crowdfundingu. Tiktu kā cilvēkam prasīja, vai jūs būtu gatavi par 1000 eiro samesties, teiksim, tur 150 cilvēku, 150 000 reiķinājis, kad varētu, pietikt, lai saražotu. Un baigi daudz teica, jā, bet tajā brīdī es domāju, zin kā, kamēr tu nav pat ražotājs, kamēr tu nezini, ko tu ražos, ņemt naudu, un tā, zin kā, varbūt tā neīpaši. Bet tajā brīdī, kad atradu ražotāju, atradu, ko kā mēs ražosim, sapratām visu produktiem, sākām jau ražot, tas bija tas brīdis, kad varēja to baigi forši iestartēt. Varbūt, ja tur viens produkts, kur tas pamata kapitāls 10 000, viņš dabūna forši,
Bet tā kā uztur bagātinātājs pamata kapitāls, tur ir 100 000, tur ir skaidrs, ka tas sākums ir baigi grūtais. Jā, es piekrītu. Un par to crowdfunding es arī tajā laikā, es jau tev skatījos, es arī atceros tos TikToks. Es tur nezinu detaļas, kā tas strādā, bet es domāju, tie pre-orderi tiešām bija labāka opcija, ko izvēlēties, jo tas tāpat kā vienkārši cilvēks veids tev pirkumu. Es nezinu, kā ar to crowdfunding, kādas tās... Tur ir baigi sarežģīti. Zin, cilvēks ar 1000 eiro iemet, ko viņš dabūs, viņš dabūs, un beigās viņam atnāk, viņš saka, nē, pagaidi, zin kā, man šī tas nepatīk, es gribu savādāk, uz nebūtu baigi grūti. Jo Amerikā, manuprāt, tas baigi populāri tie crowdfunding, bet Latvijā, manuprāt, ka tas tā. Jā, vienkārši es pēc savas pieredzes runājot, piemēram, mums ir klienti, viņiem arī, piemēram, stoks. Viņi izpārdod visu, un viņiem ir tā neveiklā situācija, piemēram, ir nedēļa starpā, kad viņiem tas produkts nav uz vietas. Un viņi pat nemaz neliek, ka viņiem ir out of stock, viņi turpina pārdot, sūta uzreiz e-pastu, ka atvainojos, mums ir out of stock, vai tu vari uzgaidīt nedēļu. Ja cilvēki saka, ka nevar uzgaidīt, labi, iedod tur diskantu uz nākamo pirkumu, vai arī ieliek kaut kādu dāvaniņu iekšā. Tā kā, jā, noteikti labāka opcija tos prioritetus. Tā, manuprāt, ir baigi svarīgā lieta, ko uzņēmēji Latvijā neizmanto, ka ir kaut kādi brīži, kad klienti ir gatavi maksāt naudu, un tu to naudu neņem. Tu saki, uj, nē, man nav produkts, es naudu neņemšu. Un, manuprāt, tā ir viena no lietām, kas baigi uzņēmumiem traucē augt, tīpaši tādiem uzņēmumiem, ko ražošana, tas produkts var nebūt kaut kādu brīdi. Tieši tā. Un doma mazliet izslīdēja, bet ko es gribēju teikt? Jā, tieši tā no organiskā arī nāk, ka tu arī nemaksā par tiem klientiem. Jo mums tie klienti arī maksā par katru to cilvēku, kas noliek to orderu, kas iespējams pēc tam refundos. Tā kā, ja tas organiski vēl tev nāk, tad 100% ir tā vērts un vienmēr būtu jādara. Ko tu domā par komentāriem TikTokos? TikTokā komenti? Ja godīgi, man komentāri līdz šim bijuši diezgan pozitīvi. Tā kā vispār nav, var teikt, vispār nebija heiteri. Ir tādi, kas izsaka kritiku, bet viņi izsaka diezgan ok, tā, ka es pēc tam uzfilmēju un atbildu, un tā kā kaut kādu kopīgu valodu veidojas, viņš pēc tam nākamā video arī atbilda kaut ko normālu uzreiz, jūs viņam pievērš uzmanību tā kā normālā manierē. Tā kā tas ir bijis ok. Protams, ir bijuši kaut kādi stulbi komentāri, tev pat nav īsta bārda, man raksta kā ko. Un tas ok, bet jā, pagaidām man heiteri nav bijuši. Bet man tas... Paveicies, jo es atceros, kad es sāku TikTok tie pašā sākumā, man bija 90% bija pilnīgi sūdz, tā, ka cilvēki tur loks, tur idiots, es domāju, un tāpēc, ka vispār ne par tēmu, bet tagad jau tie komentāri, jā, vēl tīri ok. Bet zin kā, laikam arī no otras puses jāskatās, kādu saturu tu veido. Ja tu uztais video, tā kā es, kur tu pasaki, ja tu dzer, tu esi loks, un tad cilvēks, kas dzer, viņš apvainojās, viņš tur komentārus bliež. Un varbūt reku vēl par saturu. Cik tu pats vispār ilgi veido kaut kādu saturu, tādu sev saturu? Ne reklāmas saturu, bet priekš sevis saturu. Tā kā kādā ziņā priekš sevis saturu, tā kā filmē kaut ko es pats daru? Jā, vai priekš sevis, vai priekš savu uzņēmumu, tā teikt, nevis citiem, bet sev. Priekš sevi, ja godīgi, tad šitais vispār ir sākums pats priekš sevis, jā. Bija tā, ka, ko es sākumā nepieminēju, mēs arī ar čomu pagājuši gadu dropshipojām. Ir bijuši man arī vairāki e-komercijas brendi, ko dropshipping brendi, kuri nav aizgājuši, bet pagājuši gadu viens, kas aizgāja līdz 72,000 apgrozījumu, Vācijas tirgū mēs apavus pārdevām. Bet tur arī tas viss kontents bija tā, ka es sarakstu, kas noteikti cilvēkam ir mums jāuzfilmē, tieši pa punktiem, teksts un tā tālāk. Tad mēs citiem likām to darīt, bet pats es neesmu to baigi darījis. Un tas arī ir viens no iemesliem, izaicinājums, ko es sev uzlicis, ka es tagad gribu sākt filmēt, ka es gribu sākt veidot, lai pirmkārt es būtu pārliecinātāks pats sevi, vispār savā runā. Un, jo biznesā tas ir ļoti svarīgi, ja tu esi mēmļiks, tu neko nevarēsi pārdot, pat ja tev ir labs pakalpojums. Tā kā es vienkārši priekš sevis gribēju šo visu izdarīt. Šis podcasts arī ir daļa no tā. Nav tā, ka šis ir manā komforta zonā līdz galam, bet nav tā, ka es te trīc. Tā kā, jā, tas... Rekur teica par dropshippingu. Kā tev dropshippingā bija atgriešanām? Nebija baigā problēma? Tā ir... Ja es varētu lamāties, tad es lamātos tagad. Bet bija ļoti traki, tāpēc, ka pirmkārt mēs šipojām uz valsti, kas nav mūsu, kur es pats neatrodos. Un Ķīnas tie džeki, kas šipo ārā to produktu, viņi arī nepieņem tos orders. Viņi saka, viņi pieņems, bet viņi drīzāk apstrādās to visu pēc mēneša, tikai naudu gan jau neatgriezīs. Tā kā tas nebija variants. Un tajā dropshippingā, pa lielu mums bija jāizvēlas, ja cilvēks grib atgriezt preces, vai mēs atļaujam viņam paturēt, vai arī mēs pateicām, ok, tu vari paturēt, mēs tev sūtam atpakaļ, vai arī viņi sūtīja mums uz Latviju. Un tad mēs pasakām, tev jāsūta mums uz Latviju, bet tev tas izmaksā 15 eiro, tu vari iedomāties, kāda reakcija bija. Jā, jo
man arī bija dropshipping interneta veikals, mums gariem 10 drēbes tur bija. Yeah. Un es viņu aizvēru pāris mēnešu laikā. Es zinu, kā cilvēki pasūta drēbes, to vienmēr nedara. Yeah. Tu mazu, tu pa lielu gribi sūtīt atpakaļ jāsūta uz Ķīnu, tas vienkārši neies. Jā, nu mums bija apav, tur arī tik izmēri. Tas arī cilvēkiem nederēja, bet nevis nederēja, bet bija daudz problēmas ar to. Tā kā jā, tā bija noteikti lielākā problēma. Un tas, ka mēs vēl sākām, Vācijā ir PayPal ļoti populārs kā maksājuma opcija. Tad cilvēki maksāja PayPal, tur tie dispūti, tik viegli viņiem to atvērt. Viņiem pat nav jāzvana savai kredītkāršu kompānijai, vienkārši ieiet, jā, un viss, un tev nauda ir iesaldēta. Un tad, kad mēs pārsniedzām to apgrozījumu, tur mēnesī reāli tikai štuku var, un pēc tam viņi tev liek sasaldēt visu naudu uz 21 dienu. Un tad sanāk, ka mums vajadzēja savu naudu ņemt no savas algas, mēs vienkārši pumpējām iekšā uz uzņēmumu skaitījām. Tās maksājuma sistēmas vispār, man pašam tagad ir Make-Commerce. Super maksājuma sistēma. Man arī patīk. Dienas laikā tu saņem naudu. Vienīgi cilvēks samaksā bankas karti nedēļu. Internetbanka dienas laikā saņem naudu, viss super ātri, super forši. Iepriekš es strādāju ar Stripe, bet Stripe man nepatika, ka pilnīgi vienmēr ir nedēļa jāgaida. Jā, ir nedēļa. Kā vienas puses domā, kas tad ir nedēļa, bet no otras puses, ka tev ir jāražo un tu ražo visu pēdējo naudu, tad baigi problemātiski. Jā, un ja tev izmantot vēl Facebook reklāmas, uz ko tu pumpēt naudu katru dienu, nu, tad tu to vispār just. Un ja tu būtu tāds brands, kam vispār organiskā trafika nav, tad tiešām tā būtu ļoti liela problēma pat tā nedēļa, jo to mēs arī izjutām. Un, piemēram, visi mani klienti, visas korporācijas, pat mazākie klienti, kas tur tērē varbūt 1000, 2000 dienā, visi viņi arī priekš Facebook reklāmām izmanto kredītkartes vai arī kreditlines un mēnešu beigās nomaksā tikai, lai garantētu to cash flow. Tā kā biznesā cash flows ir ļoti svarīga lieta. Un es domāju, jebkurš, kurš nodarbojas ar biznesu, sapratīs, par ko es tagad mēģinu to domu izteikt. Bet, nu, jā. Labi, parunājam par Facebook reklāmām. Jā. Par Facebook reklāmām. Varu pastāstīt, kāda ir tava pieredze, ar cik lieliem Facebook budžetiem varbūt tu esi strādājis, kādi ir tavi vidēji rezultāti? Nu tā, te jau tiktu, kā es arī biju slavējis. Par to vispār man visvairāk bija heita komentāri. Nu arī ne traki, bet bija, ka es dienā šobrīd tērēju 50,000. Nu, es neticu vienkārši. Nu jā, neticu, jo kaut vai es tur biju rādījis kaut kādas ad-accounts dažus, jo tas ir par dažādiem ad-accountiem, bet ir 50,000 šobrīd. Kaut kāds lielākais klients, kas man ir bijis, viņš arī tērēja, man liekas, ka 10 vai līdz 15,000 poundus dienā. Tā kā tie eiro ziņā ir kaut kādi arī 17-18,000, diezgan daudz. Un, ja mēs runājam, es nezinu, kāds bija tieši jautājums? Par Facebook budžetiem, jā, ar kādiem budžetiem tu strādājies, varbūt vairāk nekā par rezultātu. Ir droši vien cilvēki arī no Latvijas, kas šobrīd skatās, viņš domā, es uztaisīšu tagad savu brandu, kaut ko sākšu tirgot. Ja es sākšu likt naudu Facebookā, kad man tas atmaksāsies, vai vispār atmaksāsies? Jā, vienkārši ļoti plašs tēmas, sāk runāt pats nozud. Bet jā, šo jautājumu es vispār saņemu arī no kādiem latviešiem, no TikToka tagad. Un es no sirds saku, kā, ja tu ej uz ārzemēm, uzreiz kādām Facebook reklāmām, 99% gadījumu tev nesanāks. Tāpēc reāli es visiem saku labāk no sākuma pamēģināt Latvijā, jo šeit nav konkurence un tu ļoti izteikti var redzēt Facebook reklāmās. Jo būsim reāli ārzemēs, tiem uzņēmumiem ir daudz augstāks līmenis. Un jā, vienkārši jāsaprot, kāda tev ir konkurence. Vispār ir cilvēki, kas kaut kādas atnāk pie manis, viņiem tā mājaslapa, pilnīgi nekas nav. Un es vienkārši mēģinu to labāko veidu izdomāt, kā pasniegt viņiem to, ka večik, tev ir tik daudz jāpiestrādā. Tev pretī stājas rekur komanda, kurai ir aģentūra, kur ir cilvēks, kurš tur tērē 50,000 dienā. Tur produkts ir 10 reizes labāks par tavējo, mājaslapa arī 100 reizes labāka. Un vienkārši ir, var teikt, neiespējami uzvarēt. Un tāpēc noteikti ir jāiet, ja, piemēram, ja kāds grib sākt Facebook reklāmas, un tu, protams, sākot ar Facebook reklāmu, tev vispār jāizveido savs brands, tāpēc es domāju, jāsāk no tā. Tad tev jāiet ļoti specifiskā nišā, kaut kas, kur tev ir kaut kāda noteikta vērtība, kur tu esi pārāks par kādiem konkurentiem, kur tu risini noteiktu problēmu, jo sākt kaut kādu, apģērbu brandu ir ļoti grūti, jo problēmu tu nerisini nekādu. Tur tev ir kaut kā vispār jāieplanto saviem customeriem galvā, ka tavs produkts ir labāks, smukāks par citiem. Tā kā tas ir ļoti grūti, bet jā, tā kā konkurence ir liela, ir ļoti grūti, un tāpēc arī cilvēki hairo tādas aģentūras, bet es saku, tās aģentūras nav jēga hairot pašā sākumā, jo, ja tev produkts ir slikts, marģini ir sūds, tad tev tāpat nekas neaizies un tu pazaudēsi naudu. Un mēs skatāmies uz uzturu bagātinātājiem, kā tev šķiet, ņemot vērā, ka teici, ka esi strādājis. Kādu normālu atdevi, teiksim, iztērēja reklāmā tur 1000 eiro,
cik es varētu mēģināt saņemt atpakaļ ar pirmo pirkumu? Ar pirmo pirkumu tu būtu ļoti priecīgs, ja tu esi profitā. Ārzemēs vispār. Latvijā, es domāju, tu noteikti vari būt profitā ar pirmo pirkumu. Vienkārši Latvijā tieši es neesmu strādājis ar uzturbagātinātāju brendiem, bet es vienkārši vados no tā, ka es redzu, cik man lec tagad reklāmas, kā tu esi popularizējis vispār visus uzturbagātinātājus Latvijā. Un jā, tā kā es strādāju ar uzturbagātinātāju brendu, ir tāds Your Heights, varbūt pēc tam var paskatīties. Viņi ir UK. Un viņi tērē, sanāk, mēs tērējam dienā kaut kādus 5000 poundu, un parasti dabūjam atpakaļ arī tieši 5000 tieši no jaunajiem pircējiem. Tā viņiem, protams, ir visi tie vecie pircēji, kas arī iepērks, tāpēc viņiem beigās tā diena izstāsta daudz labāk rezultātu ziņā, jo tas organiskais mārketings un visi aizsošie customeri to visu kompensē. Bet ar viņiem, piemēram, es strādāju tā, ka mēs vispār uz pirmo pirkumu zaudējam naudu. Es biju par to taisījis TikTok, jo viņi ir izpētījuši savu pircēju mūža ilgumu. Jā, ja cilvēks sāk pirkt uzturbagātinātājs, viņš drīzāk tev paliek klients uz gadu, 2, 3. Ne, tā labs produkts, protams. Jā, un tur ir tajā klienta mūža ilgumā vispār ir tik dziļi tā visa izpēte, kur tu vari veikt. Tu reāli vari veikt, cik, piemēram, tu skaties uz pagājušo gadu, piemēram, cilvēki, kas nopērk aprīlī, cik vidēji tie paliek uz ilgi ar tavu brendu un tā tālāk. Un tad no tā viņi izveido forecastu, cik viņi var reāli tērēt mārketingā, lai maksimizot to ātrumu, kā viņi aug. Man tā jautājums, baigi svarīgais ir klienti, tur pēļņi pa visu viņu dzīvi. Ja man veikals ir 2 mēneši, kā es varu zināt, kāda būs klienta peļņa? Nu, tas tieši to gribēju teikt, ka uz tavā gadījumā tas vēl neatiecās, jo, jā, tev nav tā, tu nevari izanalizēt to LTV saviem klientiem, jo tev vienkārši nav pietiekami vecs veikals vēl. Bet es domāju, zinot kaut kā, nu, protams, ļoti grūti pateikt, bet, jā, nevar tā. Teiksim, ja vidējais pirkuma grozs, ņemam, teiksim, 100 eiro. Kāda ir vidējā klienta mūža vērtība uzturbagātinātāju tirgū? Es pat neesmu pētījis šito, bet tas ir ļoti atkarīgs. Tur, jo saprot, viens tur var palikt ar tevi ilgi, otrs var pēc mēneša jau nokancelot. Piemēram, tam brendam, ar ko es strādāju, tas bija kaut kādu 8 mēneši vai kaut kas tāds, 7. Tā kā tas ir ļoti augsts, bet tas bija, tā kā es to skatījos noteiktam produktam, viņš nebija viens no populārākiem, tā kā tur dati varbūt arī var melot. Tā kā jāstāsta objektīvi. Jā, baigi daudz un dažādi produkti. Cilvēks var sākt vienu produktu. Jā, tieši tā kā tas ir atkarīgs no produktu klāsta. Viņiem ir tikai 3 produkti. Un tas īstenībā, ja tu sāc e-komercijas brendu, arī ļoti svarīgi, ka varbūt dažreiz nav jēga pumpēt ārā daudz. Bet tieši fokusēties uz tiem 3 un pārņemt tirgu ar tiem 3 un tad pēc tam laist ārā jaunus un saviem returning customeriem. Ja skatās uz manu apgrozījumu, man principā ir kaut kāda arī 3 produkti, kas sastāv 50%. Jā, nu tieši tā. Skaidrs, ka es sāku ar tiem produktiem, par kuriem bija skaidrs, šitos cilvēki pirkš, šitos cilvēkiem vajag. Jo arī viena lieta, vismaz tā ir uzturbagātinātājs, es domāju, tā arī visos citos biznesos, jo tev ir vairāk produkti, jo mazāk iespējamība, ka klients nopirks. Viņš ienāk, viņš vienkārši apjūk, viņš nesaprot, man vajag šito, nevajag šito. Jā. Tāpēc arī svarīgi ir uztaisīt labu to funneli, jeb, kā latviski saka, piltu. Tas, ka reāli šobrīd, 2004. gadā, kad strādā ar Facebook reklāmām, tu nevari vienkārši paņemt tur uzmest kaut kādu reklāmu, prastu, aizsūtīt klientu uz kaut kādu collection page, un lai viņš tur izvēlās no visiem taviem produktiem. Tev reāli vajag daudz vairāk iepazīstināt un konkrētāk viņam nolikt priekšā, ka tieši to viņam vajag. Un, piemēram, ir brendi, es tagad vairāk atkal par tiem lielajiem parunāšu, jo es domāju, es tev arī tas tagad neatieksies, tas nav vairāk tas ir vairāk par reklāmām tieši, jo ir noteikts brīdis, ka tu reāli sasniedz griestus un tu vienkārši vairs nevar vairāk skeilot to biznesu un tev nestrādā lietas. Griestus kādā ziņā tu domā? Es runāju tieši tagad par meitu, tieši par to, cik tu vari tērēt. Nu, ja tu tērēsi vairāk, tev tā atdeva vienkārši uzreiz rūks lejā un visu vidējo samazinās. Tāpēc daudzi vispār, kā viņi tagad skeilo vairāk caur tiem funneliem, caur piltuvēm, viņi kreito speciālas landing pages, ko es vispār, ja tu iet uz ārzemju tirgiem, es tev noteikti to ieteiktu, jo ārzemju tirgi tevi, piemēram, nezin tik labi kā šeit, kur tev organiskais mārketings vienkārši labākais, ko iespēja kādu vispār es redzējis. Tāpēc reāli tu uztaisi, piemēram, lapu 5 iemesli, kāpēc
šīs uzturs bagātinātājs tev ir nepieciešams. 5 iemesli, kāpēc labākais fitness kanāls ir, viņam ir labākie uzturu bagātinātāji Latvijā. Un tad cilvēki, kas varbūt nav pazīstami ar tavu TikTok, tu viņus iepazīstini tāds ar funnel, un tas ir kā brendi reāli 2024. gadā scalo savu biznesu, kad viņi ir nonākuši līdz noteiktam punktam, ka tās reklāmas vairs nestrādā tik labi. Jā, tā mana doma ir sākumā, gan es domāju, mauksim uz Latviju, mauksim uz ārzemēm, bet tad es sāku un sapratu, ka it kā cilvēkiem šķiet, ka Latvijā tas tirgus nav liels, bet ir tāda uzturu bagātinātāja kā Herbalife. Visā pasaulē populāra piramīdas schēma, produkts nav īsti labs, ļoti dārgs. Viņi Latvijā apgroz 13 miljonus. Un tad, kad apgroz 13 miljonus ar tādu produktu, kas nav īpaši labs, tad es sāku domāt, labi, kopēt droši vien, daļai droši vien ir jākopē tas biznesa modelis, un ja tur ir labs produkts, var jau sasniegt to pašu. Es domāju, ka jā, bet man liekas, tam Herbalife'am ir baigā specifika, ka viņš ir tieši populārs bagāto cilvēku vidū, jo tie produkti, cik es redzēju, ir ļoti dārgi. Viņiem ir baigi interesanti. Viņiem ir tādi, kad viņi ir tādi sektveidīgais tāds princips. Viņi nereklamēs nekur, viņiem nav reklāmas. Es zinu. Viņiem ir tikai tie konsultanti to pasaules tādas sanāksmīgi iznāk cilvēks priekšā pastāst, kā viņš tur ir mainījies, atrisinās visas problēmas ar šo produktu. Zināt, tu klausies, stāstu kaut kādu, un tu jau tici un sāc pirkt. Un pēc tam, kas viņiem ir baigi forši, bet tāpēc, protams, produkti ir ļoti dārgi, ka tev ir konsultants slēgt. Cilvēks, kas tevi konsultēs, un šobrīd es veidoju kaut ko līdzīgu lēnām. Pagaidām es cilvēks reāli pats bezmazliet visu konsultēju. Man ir tā, ka man ir tāds tests, ko cilvēki izpilda. Es redzēju, tā formā izpilda testu, man Excelīs nāk atbildes, un tā es izēju viņam cauri, un cilvēkiem sasūtu katru dienu, kas viņam varētu derēt, kaut kāds ieteikums pāris. Šobrīd mēs to mēģinām bišķiņu automatizēt. Tādā veidā, ka ir plus-mínus 20 varianti kaut kādas var būt. Un uztaisīsim, man šobrīd 2 džeki taisa, cerams, ka viņiem izdosies tādu feature, ka cilvēks ienāk, izpilda testu, un viņam automātiski aiziet tā ziņa. Teiksim, 20, kas viņam varētu darīt, aiziet no mana WhatsApp. Līdz ar ko brīdī, kad viņš atbild, es jums reiz varu atbildēt. Līdz ar ko tas ir pusautomātiski, bet brīdī cilvēks sāk komunicēt, viņš vienmēr komunicē ar mani. Jo šobrīd skatāmies, kad man ilgākais laiks ir, un tas ir no rīta iziet cauri visiem, tur viss sasūtīt. Nē, tas ir ļoti krūti. Reklāmās arī mums tieši uzturu bagātinātāji brendi, viņi arī aizsūta uz lapu, izpildu testu, mēs to piemeklēsim. Un viņiem ir tā, ka uzreiz mājaslapā izmetās, ja nenāks telefonu, bet mājaslapā, kas man liekas, ka ir ērtāk arī. Zin kā, mājaslapā noteikti ir ērtāk, bet ja cilvēks, manuprāt, cilvēkam nav tā pārliecība, ka viņam vajag, viņam gribās uzdot jautājumu. Mājaslapā tomēr tu izpildi, tev izmetu. Es tā kā nezinu kaut ko pirkt, nevar uzdot jautājumu. Nē, jā, tas gan. Bet, iedomājies, ja tev jāatbild kaut kādiem 35. Protams, Latvijā šī nav aktuāla problēma, ka tev būs par daudz tie jautājumi, jo, salīdzinoši maza valsts, maz cilvēku, bet, piemēram, ja tu ieiet kaut kādā Vācijas tirgu, kur tev dienā, iedomājies, 1000 cilvēki aizpild to testu, jo no reklāmām, viņas nav, varētu savākt, es nezinu, cik tur. Es domāju, mierīgi, man Latvijā ir dienas, ka aizpild 70. Un, tas vienkārši ir par tiem līmeņiem, ka viņiem nav izdevīgi pat, man liekas, ka kaut kādu cilvēku hairot tiem brendiem, lai viņš atbild, jo tad tajā algā vēl jāmaksā viņam. Tās ir papildus izmaksas, un viņi izvēlas to testu tieši tajā mājaslapā. Jā, bet to testu arī pats pildīju vienā mājaslapā, man baigi patika, jo arī man tā vēl viena doma ir, ka tev arī tu var izpildīt testu mājaslapā. Un ka uzspēri pogu pabeigt, tev uzreiz samatās grosas automātiski. Tas, ka jābūt pirkums, kas, manuprāt, ir foršā feature. Bet es pat ārzemēs tādu nekur neesmu redzējis. Es redzēju kaut ko tādu. Tu izpildi testu un tu grozas samat. Ka grozā ieliek uzreiz, es neesmu redzējis. Es esmu redzējis, ka tu vari pats salikt savu bunduli. Mums arī klientiem ir. Viņš saliek savu bunduli, un tad viņam automātiski piešķir ko diskontu, viņš pērk visu kopā. Tā kā uztais savu bunduli funkciju. Bet tā tieši, kad ieliek kārtā, uzreiz neesmu redzējis. Rekord par Facebook adiem ir baigi daudz cilvēku, kas reklamē, ka viņi tur beigies pečuki. Pa lielam, ko tu var izdarīt, tur safēkot Shopify screenshots, man tur tāds apgrozījums, jebkurš to var izdarīt. Kā tev šķiet, ir tagad cilvēks, viņš meklēs sev kādu priekš Facebook adiem, kā zināt, kurš tiešām kaut ko saprot un kurš safēkojas savus rezultātus? Šis ir ļoti labs jautājums. Es domāju, tev vienkārši jārunā, protams, ar vairākiem cilvēkiem, ar vairākām aģentūrām un jāprasa, ar kādiem brendiem viņi ir strādājuši, jo jāsaprot, aģentūra servis reāli pusi no viņu tā
tās darbības, reāli tās aģentūras, kas scale un meklē daudz klientus, un tā ir pārdošana. Tā ir pārdošana, un tad tikai nāk tas servis, un tajā pašā, kad tu pildi to servisu, tu vienmēr arī sliktus rezultātus var aizbildināt ar tur platformā gļuki, tur tas, un tas arī ir pārdošanas skilpilē, diršana, bet pārdošana tajā pašā laikā. Un kā es atšķirtu labu aģentūru, labu media buyer, kas tev varētu reāli tās reklāmas labi taisīt, ir tiešām, lai viņš pierāda tos pierādījumus, lai viņš parāda brands, ar ko viņš strādājis, lai viņš parāda varbūt kaut kādus case studies, kādas problēmas viņš ir izcinājis. Vislabāk jau ir, ka viņam ir kaut kāds personal brandings, presence, ko es tagad mēģinu tā kā uztaisīt, jo tad tu uzreiz atver un tu redzi, viņš ir legit, viņš var paņemt, piemēram, kameru priekšā un parunāt. Un tad es ieteiktu, ka visdrīzāk vienkārši ar to proof of work iet, to ceļu. Labi. Un par e-komerciju kā tādu. Noteikti ir arī jaunieši, kas skatās, kas gribētu nopelnīt naudu internetā. Viņi zina, ka internets var nopelnīt naudu. Kā tev šķiet, ar ko vajadzētu sākt? Ja ir vēlme izveidot kaut kādu e-komercijas biznesu? Ja cilvēks vēlas tieši e-komercijas biznesu izveidot, pieņemsim, ka cilvēks ir jauns, viņam nav pieredzes vispār, tad es noteikti neieteiktu iet uzreiz tās maksas reklāmas, censties uztaisīt. Es vairāk teiktu, ka jāfokusēs uz produktu, jāizvēlas noteikta niša, kur tu esi tiešām unikāls, jāizdomā, ar ko tu atšķirsies no konkurentiem, un tad reāli pievērsties kaut kādam organiskajam mārketingam. Varbūt sākumā, tā kā tev nav pieredzes, tiešām mēģināt to kaut kādā lokālā veidā, ka tu pats taisi mārketingu, tu pats liec tos postus, filmē kaut ko, tev nav nevienam jāmaksā, jo tas reāli izmaksā daudz. Tas reāli, ja tu gribi, lai kāds tev cits kontentu taisa, tev ir jāmaksā viņam pa mēnesi, tad tev jāmaksā vēl pēc tam par reklāmām, ja tu gribi laist reklāmas. Tā kā, es domāju, svarīgākais ir ņemt kaut ko visu savās rokās, un paralēli, ja tev ir iespēja reāli iet pie kaut kāda, kā Gustavs Gotauts teica, pie tētuka, kurš tev iedod darbu, tu praktizējies ar viņa naudu, un to es savā pieredzē esmu darījis, izgājis ar praksi, reāli sastrādājos savu mentoru. Viņš redzēja, ka šis džeks tiešām kaut ko saprot, sākuši dot viņam vairāk grūtākus taskus, un tu jau pats attīsties. Un, kad tu esi strādājis reāli ar tik lieliem brandiem, tagad es uztaisīšu to brandu, mums tas aizņem mēnesi mazāk. Ātri uzsūti to stoku, uztaisi mājaslapu, palaidi reklāmas, bet palaist reklāmas varēja tikai tāpēc, ka man bija tā pieredze. Un tagad viss forši iet. Par produktu, kā atrast labu produktu. Kādā veidā tu vispār atradi savu produktu? Kā tu izdomāji, ka šis būs tavs produkts? Ir tā, ka man ir diezgan plašs networks visādiem uzņēmējiem. Ir tā, ka, piemēram, klients man strādā, pat ja viņi aiziet prom, mēs esam labās attiecībās. Tur nav vienmēr, ka mēs, piemēram, šķiramies, ka mēs tur sūdzes viņiem savārījām. Ir vienkārši dažas dzīves situācijas, kad viņi domā, ka viņi tur var pašā labāk tās reklāmas sākt menedžēt. Mums tāds ok. Un ir bieži vien, ka es tur sazvanos vēl ar vecajiem klientiem, viņi pasaka, piemēram, mēs tur vienkārši diskutējam, piemēram, viņš pasaka man lokāli šeit šitādu pārdod, viņš reāli labi iet, es to owneru arī pazīstu, tā kā tu arī vari palaist savā valstī, un tā mēs reāli ar tiem apaviem izdarījām, tā kā tā pa lielam ir kopēšana, bet, ļoti pavisam unikāla ideja ir grūti atrast. Bet taču man tas ir pats labākais nokopēt to, kas strādā citur. Tas ir, jā, bet daži teiks, ka tas nav ētiski, tas nav forši, bet būsim reāli, tu neesi Ilons Masks, tu SpaceX, tu Tesla neinventos atkal no jauna. Jo šis ar citu, visi domā, ka cilvēki grib kaut ko jaunu, bet neviens negrib kaut ko jaunu. Kā es to zinu, es izveidoju ar vēliem Džeku kopā, izveidojām pirms 2 gadiem tādu projektu saucās dzīves skola. Baigi krūti izklausies. Es tagad tā domāju, es nesaprotu, kas tāds ir pēc nosaukuma. Kāda dzīves skola, ne par ko tur būs. Tā bija grupa Discordā par fitnesu, kur mēs tur likām treniņu plānus, visu kaut ko stāstījām, visu kaut ko. Man likās super krūti, kaut kas visam jauns, Discords, tik krūta vieta, tik krūta aplikācija, visu to viņi nāks un visu to viņi būs. Neviens nenāca, nekas nebija. Bija tikai 30 eiro mēnesis abonnements, es tur liku katru dienu pa 10 video, bet tā mērķa auditorija bija cilvēks ap 35, 40, viņam skaidrs, kas ir Discords, pirmo reizi redz, viņam vispār neinteresēja. Pēc tam mēs palaidām pagājušajā gadā vienkārši Telegram grupā, nosaucām par fitnes izaicinājumu. To visi zina, fitnes izaicinājums. Savācām par 50 eiro, 100 cilvēks 3 dienās. Bet tas Discords, viņš bija krutāks, viņš bija lētāks, viņš bija krutāks, cilvēki negribēja. Tāpēc, ka tas kaut kas jauns. Varbūt tur kas ar mārketingu bija? Vai tu arī liki kaut kādas 30 video par to dienā? Jā.
Viss bija identiski. To es neatceros, jo man liekas, ka pirms kaut kādiem 2 gadiem es arī jau tev biju redzējis TikTok vidē, bet to dzīves skolu es neatceros. Es vairāk kā pirms 2 gadiem tur darboties. Un tad es sapratu, ka jā, cilvēki negrib neko jaunu, viņi grib bišķiņu labāku veco vienkārši. Jā. Es domāju, tas ir jāatcerās katram, kas veido kaut biznesu. Pasties, kas strādā ārzemēs, uztais to pašu? Nē, jā, man arī to uzdeva TikTokā, es reāli tieši tāpat atbildēju. Protams, ir arī tie visādi tūli, tur pīpijādas, kur tu vari skatīties, kas tur strādā citiem cilvēkiem, bet jāsaprot, ja tu smēlies kaut kādu ideju no interneta, kur tev kāds jau salicis to kopā un tev priekšā noliec, tad tici man, tev tā konkurence būs crazy, un ja tas ir īpaši dropshippingā, tad tu visdrīzāk konkurē kādu indieti, kurš tur guļ dienā 2 stundas un strādā 5 reizes vairāk par tevi, tā kā, jā, arī tajā meklēšanā un kopēšanā arī jābūt mazliet unikālam. Kur ir tas Facebook ad library, kur tas skatīties citāds. Jā. Kādas ir opcijas, ko tur var skatīties? Vienīgais, ko es atradu, ka tur pasīties, kā izstāst reklāmu, tas arī viss. Targeting. Tu vari ierakstīt jebkuru brendu, kurš laiž reklāmas un apsīties pilnīgi visas viņu reklāmas. Tur dažreiz gļuko. Bet tu neredz budžetu, vai ne? Budžetu neredz, tas ir pārāk privāti, laikam Facebooks to nešēro, bet tu vari redzēt reklāmas, kas ir ieslēgtas. Tu vari nofiltrēt, tu vari izfiltrēt, kuras ir izslēgtas. Tu vari pastīties, kādus cilvēkus viņi targeto. Bet, kaut kā, Facebook ad library ir tīri domās tikai, lai tu paņemtu iedvesmu saviem vizuāļiem. Jā, tur es regulāri skatos, ko citi dara uzturbagantāju nozarē. Ko viņi targeto, ko viņi tur reklamē. Un tās reklāmas ir nenormāli daudz. Jā. Un par to targetošanu es tev teiktu, pilnībā neskaties uz to, it īpaši Latvijā. Vizuāls ir tava targetošana. Tas video, ko tu uzfilmēs, Facebook algoritms ir tik labs, tev pat nevajag neko likt, tev pat nevajag atlasīt sievietes, lai notargetot sievietes, tev nevajag atlasīt vīriešus, lai notargetot vīrieši. Viņi tāpat tās reklāmas rādīsies tikai viņa, tieši tam, piemēram, genderam, ko tev vajag, vecuma grupai, ko tev vajag, kādas intereses arī pat nav nepieciešams. Tiešām ir jāfokusēs vairāk uz savu vizuāli, jāuzlabo savu reklāmu. Cik svarīgs ir tas teksts, kur es uzfilmēju video, es tur filmēju video, tur 10 000 uzfilmējis. Tekstus es, protams, nerakstu. Neesmu rakstījis, nezinu, kas ir labi, kas ir slikti. Cik svarīgs ir tas teksts, ko tu ieliec Facebook reklāmā, un cik svarīgs ir pats video? Mēs aģentūrā tieši pirms gada bijām interesējušies par šo, mēs speciāli testu taisījām. Protams, tur ir grūti objektīvi novērtēt, jo ļoti daudz šitie rādītāji ietekmē to tavu rezultātu reklāmās, bet reāli ne vairāk kā 5% no tavu rezultātu netiek ietekmēti ar to tekstu. Tā kā objektīvi sakot, tu vari vispār to tekstu neielikt, tev tas rezultāts būs ļoti līdzīgs, bet ja tu gribi tā smuki nopozicionēt savu brendu, es tāpat teiktu, uztais normāli to ēdkāpī, lai smuki izskatās, un ja kāds reāli ir cilvēks, kas grib palasīt, lai viņš palas, un lai ir tā, jā. Un, ja kāds gribētu iemācīties kaut ko par Facebook adiem, kā tev šķiet, kur vajadzētu sākt? Jo ir skaidrs, ka Latvijā augstskolas par Facebook adiem nemāc. Ja godīgi, man liekas, ka es vienā programmā, tas bija laikam SSE, zini SSE? Stokholms. Viņi skaitās, man liekas, kā labākā vispār Latvijā universitāte. Tur viņi, man liekas, ka mācīja, bet viņiem tāds atsevišķs mazais kursiņš, tā kā tas ir diezgan uzteicami, bet kopumā es noteikti teiktu, ka tev Facebook ēdos ar teoriju nepietiek. Man arī likās, es ieiešu tajā darbā, es mazliet tur samaloju tajā CV, pateicu, es tur jau esmu kaut ko darījis, ieeju iekšā bļēns praksē, ka tu sāc tērēt to naudu, un tu reāli apjūts, un tu nezini, ko darīt. Tā kā, ja kāds grib ar Facebook ēdienu sākt nodarboties, es noteikti ieteiktu pamēģināt tikt kaut kādā praksē. Un tādā veidā specializēties tur, jo tiešām teorija mazliet vienmēr atšķirās no prakses, tā kā praksa tiešām būs tā atbilde. Un es zinu, Facebook adiem ir vairāk veidi, tur awareness, trafika, tur 5-6 veidi. Kur veidu izvēlēties, ja tu reāli gribi pārdot savu preci? Ja tu gribi pārdot savu preci, izvēlēs tikai sales, to objective kampaņā. Trafiks, engagement, kas tur awareness vēl nestrādā, līdi strādā, lai dabūtu kaut kādus klientus, un app promotion, ja tu gribi tur aplikāciju palaist. Tie 3 strādā, sales, leads un app promotion. Pārējie vispār pat nedomā. Tur mēs arī bijām ranojuši testus, un vispār tas ir pat ar citām aģentūrām, cik mēs runājam, viņas pilnīgi tāpat piekrīt. Tu palaidīsi kaut trafiku, tur cilvēks sanāks, tur, es nezinu, varbūt pat grozos saliks, tāpēc viņus arī targetos, neviens nepirks. Pilnīgi bezjēdzīgi, tā kā noteikti nav jēgas. Kā Facebook zina, kurš pirks, kurš nepirks? Facebookam ir ļoti labs algoritms. Ir tāda lieta kā cookies. Tu esi mājaslapā bijis par noteiktiem produktiem, Google un tā tālāk, viņš to visu iztrako. Tu
tu ieej iekšā, tev parādīs to pašu produktu. Varbūt pat ne no tā paša brenda, bet no cita brenda, bet to produktu tev parādīs. Tā kā, jā. Un tā principā Facebook pieņem, ja tu esi pirms mēneša nopircis kaut kur uztur bagātinātājs, viņš nopirks atkal? Jā. Tas noteikti to ietekmē, jā. Tā kā detaļās es nezinu, kādas Facebook algoritmus ir uztaisīts. Protams, tas viss īstenībā ir noslēpums, jo viņi negrib, lai kāds viņu atdarina. Bet jā, ļoti advancēts. Un, piemēram, tagad augustā būs TikTok reklāmas Latvijā. Man ir klienti arī, kuriem es ranoju tās TikTok reklāmas. Tos rezultātus nevar salīdzināt. Facebookā, Metā, tie rezultāti 100 reizes labāki. Un kamēr tu Metā neesi maksimizējis to iespēju, tev pat nav jēga skatīties uz TikTok, jo TikTokā 99% gadījumā tev rezultāti būs sliktāki. Jo tas piksels, tas algoritms viņiem vēl nav tik labi atstrādāts. Vai tur bijis kaut kāda pieredze reklamēt kaut kādas komunas, communities angliski, ja ņemot vērā, ka ir ļoti daudz dažādu produktu, brendu, kam ir visādi community vai kaut ko tādas reklamējas par? Tieši brendiem, kas pārdod produktus, viņiem community reklamējas? Vispār kādiem cilvēkiem, es tagad esmu uztaisījis tādu skolu platformu, varbūt zini, tu savu community esmu uztaisījis. Es domāju, cik tas vispār cilvēkiem ir aktuāli vai cik tas nav aktuāli. Tas ir aktuāli. Es esmu nodarbojies ar līdzīgiem projektiem, bet tur vajag uztaisīt to piltuvi, jeb fanelu, ļoti, ļoti specifiski. Nav tā, ka tu vari uzlikt, ka tev, es zinu, ka tu skolu palaidi, ka tu palaidi reklāmu un viss linkā ir skolu un joinojies, jo tur ir skolām, lai tu tur baigi nevar paskaidrot, kas tur ir. Tev vajag uztaisīt normālu video, kur tu paskaidro tas vizuāls, kur tu noteiktu tēmu, problēmu izlaic priekšā, lai Facebook identificē tos cilvēkus, kas viņiem jātargeta vispār. Tad jāuztais kaut kāda mājaslapa, kas ir atsevišķi, kur tu pastāsti tālāk un vēl kaut kā, vienkārši izglīto, educate to organisku saturu, ielaic tur, paskaidrot cilvēkiem, kas tā pa problēmu vēl dziļāk un kā tu vari viņu atrisināt tajā communityjā. Un tad tikai piedāvā to community iespēju. Tas ir vairākus soļus kaut kādas? Jā, tie noteikti ir vairāki soļi, līdzīgi kā vienkārši parastam produktam, bet tas ir digitāls produkts. Un tas reāli, būsim reāli, tas ir vienkārši digitāls produkts un mārketings ir līdzīgs, bet vienkārši no mazliet savādāk skatu punktu jāskatās uz to. Kādu to pašam mērķi ir? Šobrīd darbojies aģentūrā, pats kaut kāda e-komercija bīdi, kas ir tie nākošo pāris gadu mērķi? Es varu pateikt savu īstermiņu mērķi. Es biju gada sākumā uzlicis mērķi, ka es šogad mēnešu ietveros, vēlos sākt pelnīt 10 štukas. Un tāpēc es biju aprīlī aizbraucis uz Madridi ar draugiem, un tad mēs vienojāmies, jo man ir ļoti forši friend groups, arī visi džeki, visi strādā, visi reāli līdzīgi grindo no galvu uz leju un vienkārši močīs priekš. Tā kā ar to man ir paveicies, nav tā, ka man tur draugi tusē un es ar viens sēžu mājās. Nē, mēs sarunājam, mēs visi sēžam mājās. Un tā kā mēs vienojāmies, ka jā, mēs tagad sākam grindot, bija nolicis to mērķi 10 000, tagad pēdējie mēneši es reāli tam tuvojos. Un es esmu ļoti priecīgs par to. Un, es nezinu, tas varbūt mazliet slikti, ka es to mērķi sev esmu nolicis naudas ziņā, jo man liekas, ka tam mērķim būtu vairāk jānāk no kaut kāda iekšējās gribas, tādā ziņā par kaut kādu darīšanu, piemēram, es gribu nokļūt tajā darbā, vai es gribu pacelt savu e-komercijas brendu vai kaut ko tādu, bet es uz to biju skatījies no tāda skata punkta, bet tagad noteikti man mērķi ir uzdzīt apgrozījumu savam e-komercijas brendam, varbūt nākamā gada laikā līdz 1 000 000. Un vienkārši kļūt par reāli profesionālu. Tikai uz Latviju 1 000 000? Nē, tas nebūs iespējams. Es nezinu, vai tas ir iespējams pat mācot uz Igauniju, Latviju un Lietuvu. Produktam kāda cena sākumā tam komplektam un pēc tam pēc papildījumu? Tur ir vairāki komplekti. Tagad, nezinu, mums AOV bija kaut kur starp 60 eiro, kaut kur tur. Un tā kā bet tas jau baigi neietekmē. Mums vienkārši, man liekas, ka nebūs pietiekami daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti. Man vispār Facebookā, kad mēs laidām reklāmas, man rādīja, ka Latvijā ir 700 000, kam palaist to reklāmu, un to es īsti nesapratu. Man mašīnas ir pus Latvijai. Es arī tā, nezinu, grūti pateikt īstenībā, bet, jāskatās. Tā kā mērķis ir noteikti izplasties uz ārzemēm. Protams, ir kaut kādi konkurenti, kas pārdod līdzīgus produktus, un ir mērķis to izdarīt ļoti ātri, lai to marketu daļu, tos customerus piesavinātu sev un neatdot viņus konkurentiem. Un, tikt kaut kādā nākamajā līmenī. Jo pagaidām mēs esam izpārduši tikai vienu partiju, protams, ļoti lielas ambīcijas priekš kaut kādiem sākuma rezultātiem, bet tāpat, man liekas, ka ir realistiski.
tās partijas speciāli ražo vai vienkārši ilgi jāgaida? Kas tas iemesls, kāpēc tas laiks nav uz vietas? Kāpēc tagad nav uz vietas? Tāpēc, ka jā, tā piegādes laiks un ražošanas laiks. Ja mēs arī modificējam tās pudeles, nav tā, ka viņas vienkārši pasūtītas no Ķīnas un tiek pārdotas. Tas kaut kāds dropshipping modelis gandrīz vai. Tā kā mēs tur ieliekam kaut kādu papildus vērtību. Un, jā. Bet, principā, turpmāk jāsāk vienkārši likt iekšā naudu ražošanā, pirms produkts ir iztirgots. Jā, tieši tā. Un, jā, tas tā kā būtu pirmais mērķis, un otrais mērķis ir kļūt labākam vienkārši arī visā e-komercijas un reklāmu vidē, jo, kā zinām, tā industrija attīstās reāli ar katru dienu. Un tagad arī pirms mēneša atnāca to jauno darbietu, tur tas līmenis ir crazy. Es zinu, ka man būs grūti sākumā vispār ieiet tajā sistēmā, man tur sākumā apmācīs, bet jā, man mērķis ir tur arī dabūt pēc iespējas vairāk klientus, vairāk connections, jo tur tiešām tajā kompānijā ir cilvēki, kas Amerikā ir ļoti prestižās kompānijās strādājuši un tā tālāk. Labi, parunājam varbūt bišķiņ par sportu. Kādas tev attiecības ar sportu? Cik daudz sporto, cik daudz nesporto, kaut kāda sporta mērķi? Nu, es nezinu, vai pēc manis var pateikt, bet ar sportu es nodarbojos no pirmās klases jau. Es agrāk spēlēju basketbolu, sanāk 12, 11 gadi sanāca kopā. Tā kā es vienmēr esmu bijis labā formā. Man liekas, ka es pats pēc ķermeņa uzbūves. Es nevaru palikt resns, bet tāpat es vienmēr presīt biju redzējis un fiziski arī nodarbojies. Ar sportu es esmu uz tu. Un tagad pēc basketbola aiziešanas no basketbola es arī turpinu nodarboties uz džimēju. Uz kur te? Es gāju uz Imants Lemonu, jo agrāk, kad es dzīvoju vecajā dzīvesvietā, tas bija vistuvākais. Bet tagad es sāku iet laikam uz MyFitness spīcē. Tas sanāk tuvāk. Es biju domājis varbūt uz Olimpiju, bet mēs taču gribējām uz MyFitness. Tā kā, jā. Olimpijā ir normāli tā zāle. Viņi arī nav baigi, vismaz nav pilni baigi, kad es eju kur uz 9 no rīta. Jā. Mums sanāk vakarā iet, tā kā spīci varētu būt baigi pilna vakarā. Es domāju, būs ar tik jā. Tik pilnā zāle. Par uzturu bagātinātājiem, ko tu esi lietojis, ko tu vispār ikdienā nelieto? Nu, sanāk, cik pēdējie mēneši es lietoju daudz ko no taviem video. Sanāk, pieceļos no rīta. Man ir Lion's Mane, D vitamīns, B vitamīna kompleks. Tad es vēl biju uztaisījis analīzes, skatoties no taviem video, un man pat ir uztaisīts screenshots. Man bija tā, ka man bija homocistīns paaugstu. Es izlasīju, ka vajag B6, B12 vitamīnu vairāk kapāt. Kompleks, jā. Tad īstenībā divas lietas. Viena, ja paaugstināts homocistīns, varbūt ir B grupas deficīts. Otra lieta, varbūt tu pīpē daudz. Nē, es nepīpēju. Snusmaisīts nemalds. Nē. Te neiet pie sirds, ar tādām lietām nenodarbojos. Tā kā, jā, bet es paņēmu B kompleksu, un tad es vēl atsevišķi B12 un B6 kāpāju, kas ir biotīns un meta kaut kas tur. Biotīns B7. Jā? Un tad tāpat vēl biotīna kāpāju, bet jā, tos es kāpāju. Tad uztaisīju pēc tam analīzes, man bija nonācis lejā. Tagad es tikai B kompleksu turpinu kāpāt. No rīta vēl berberīns ir, alfa liposkābe un kaut kas vēl. Kreatīna nešā iekšā? Ar kreatīnu man bija problēma tāda, ka reāli es biju uzsūtījis, es sāku viņu lietot, un man reāli vēders pūšās. Tā kā reāli diskomforts. Kā tu sūtīji? Tas populārākais, man liekas, kas ir, es aizmirsu, kas ir. Bez garšas? Bez garšas. Un tad cik daudz tu dzēri, kurā brīdī? Es dzēru no rītiem parasti, pēc ēšanas. Un cik daudz? Sanāk, cik tur vajadzēja 2 gramus katru, vai kā tur bija? Fui, nē, tas ir proteīns. Svārts dalīts ar 10. Jā, sanāk, es dzēru kaut 7-8 gramus. Tā kā, jā. Bet man bija, par tām analīzēm vēl parunājot, man bija tā, ka man estradiols ir par augstu, testosterons ir par augstu, naturāli. Cik ir testosterons? Pēdējo reizi, kad es taisīju, man ir, sanāk, kur viņš ir? Apakšā 12 ar 12? Kaut ko. Jā. Es saku, tur norma rādās 8,3 un man 12. Bet es jūtu efekts, jo man jau tīņu gados man reāli pumpas visu laiku bija. Un es nevaru sievietes aiziet uz šito, pēc tam uz tām kontracepcijas zālēm, pēc kā aiziet, kur viņām tos hormonus nobalansē, nomierina. Tā kā džekiem tu neies to testosteronu sūtīt lejā. Tā kā, jā, tas man bija paaugstināts, bet tur es neko nevaru darīt. Es nezinu, ar to estradiolu, ko darīt. Man liekas, tas ir proporcionāli. Jā, tur augsts testosterons, augsts estradiols. Cik tā estradiols ir? 40 kaut kur?
Jā, 47 bija. Tas ir normāli, jā, jo tā ir problēma džekiem, kas sāk lietot testosteronu, kad estradiols kāp augšā, jūs nezināt, viņš ir jākontrolē, baigās blaknes. Jā, bet sanāk, to es arī īsti nevaru nokontrolēt. Bet man arī no estradiola kādi ir kaut kādi simptomi, negatīvie, ko tu dabūji? Pirmā lieta baigi taukaina āda. Jā, tas ir. Ūdens aizturat uzpamsti. Mazliet. Švakāks miegs, baigi svīsti. Reāli raksturot tos simptomus viens pret viens. Pie tāda rādītāja tas nav nekas baigas. Pats estradiolu tur 50 līdz 100. Yeah. Līdz ar ko, tas ir kā kuram cilvēkam, bet parasti, es teiktu, līdz 70 nav nekādas baigās blaknes. Jā, ok, sapratu. Un tad pēdējais, kas man bija insulīna rezistents, norma ir zem 2, man bija 3,7. Tas ir baigi sūdīgi. Jā. Tas bija ļoti sūdīgi. No rīta tukšā dušā? Jā. Tālāk lipas kā dzer? Es sāku dzert, jā, es tikko nosaucu. Sanāk, viņas ir pa 250, iet vai 150 un 2 tabletes sanāk dienā. Tev ir 1000. 1000? Tev ir 1000. Bet vai arī 350. Bet jā, nē. Šī tādas analīzes nodevu sanāk februārī, un tad es uztaisīju nākamās, tas bija, tūlīt pateikšu, Dēns datums nerādās. Es uztaisīju sanāk aprīļa beigās, tātad februāra beigas līdz aprīļa beigas, un uzminus, cik es nositu to insulīna rezistents. Uz 1,7. Tas ir tīri ok. Tad nav jāga 1000 vairāk maukt. Bet visādi parasti cilvēkam ar insulīna rezistents, tad 1000 mg lipuskābi beigā ātri atrisināt. Jā. Un viss, ko es darīju, treniņi man palika tādu pašu, kaut 4 spēka treniņi pa nedēļu. Un tad no rīta es biju pieslēdzis tās pastaigas. Un vienkārši galvenais bija tas, ka es ēdu veselīgāk. Jo es sapratu, ka laikam es tā mazliet aizdomājos. Ir tās dienas, kad es veselīgi ēdu, bet tad bija kaut kāda vīkendi, kur es tur reāli pierījos junk foodu, kaut kādu ceļaināku ēdienu ēdu. Man liekas, tas viss saskaitās kopā. Un, protams, katram cilvēkam tas ir savādāk. Un man tas tā reaģējās. Tas baigi iet ar sportu kopā. Es pagājuši gadu, neskaties. Es par to maķīti, jā, es skatījos. Un dabūju lejā visus rādītājus, ko vajadzēja dabūt. Bet, protams, taisīju kardio 2 reizes dienā pa stundai. Un tā ir tā lieta, ko cilvēki bieži vien nesaprot. Viņi domā, es tagad ēdīšu veselīgi, es varēšu nesportot. Un tāds īsti nestrādā. Tu vari darīt otrādāk, tu vari ritīgi sportot, es nevaru, jo sports tomēr galvenais. Jā, bet zini, kas ir par to kardio? Es sāku taisīt tās pastaigas. Bija pat tādas pastaigas, kuras reāli nosvīdas beigās, bet man necēla pulsu. Es uzsūtīju pulksteni augšā, zinu, vulps. Baigi labs. Viņš reāli rāda. Cik vēl pulsu pastaigā? 90. Ātri pastaiga. Varbūt uz 100 uziet, bet neilgi. Un tad es sapratu. Cik svars ir? Man tagad ir, tāpēc, ka es veselīgi ēdu, man bija 79, kaut kur es nokritu reāli 76, 70. Jā, tur ir svars masa, tad ir pulsu nekāp savs. Es saku, man ir ļoti grūti uzņemt svaru. Un man vispār tas dilema bija, ka man ir zemes svars, es gribu viņu dabūt augstāk. Man jāēd neveselīgāk, mazliet no tās kalorijas dabūt. Es ēdu neveselīgāk, es aizēju analīzes nodot, tur ir insulīna rezistents. Tā kā tas bija tāds prikols. Un bet vulps, ko domājis par šiem pulksteņiem? Recovery rāda. Ir baigi krutie, ir tie gredzeni, ora ringi. Jā. Labi miegu rāda. Par pulksteņiem, man pulksteņi zina, kāpēc nepatīk. Pirmkārt, ir spāles uz rokas, viņi baigi precīzi nemēr. Un otrkārt, jau sāk svīst roku, viņi baigi precīzi nemēr. Daudz labāks ir tās siksnes, ko liek, bet tās siksnes ir nērts, un tās liks tikai treniņu laikā. Bet viņi domā, viņš nav precīzs? Es domāju, ka viņš nav precīzs. Labi. Un ar viņu tur izmērīt pulsu, cik viņš miega atjaunošanās rāda? Jā, recovery rāda. Un kā viņš rāda cipariski, 1 līdz 100? Procentuāli. Un kā tu vispār šķiet, cik labi guli? Man bija tā, ka pirms es sāku sevi tagad pēdējos 3-4 mēnešus noslogot, man bija super slikts miegs. Es vienkārši tā problēma, ko tu raksturoji, ka man reāli 21, man bija tāds, tagad man 21 gads, man bija 20 gadi vēl. Es eju gulēt un tāds, kā man tik agrā vecumā var būt tik slikts miegs. Un tā reāli bija problēma. Tāpēc es sāku lietot gabu. Šitos nenosaucu uz miegu, es lietoju magniju, gabu, triptofānu. Bet es sāku lietot... Teanīnu es mēģināju. Teanīns man arī bija, bet es biju sapratis, ka es biju uzsūtījis teanīnu, kur viņš bija kopā ar tirozīnu. Man liekas, tas prikals, bija. Tas bija dīvaini, bet varbūt tāpēc no sākuma likās, ka reāli tie uzturbagātinātāji nepalīdz. Bet tad kopā ar to, ka es sāku taisīt kardio, kas reāli man slodzi uzšāva augšā, jo tās pastaigas man nesašāva to slodzi tik ļoti, tad bija kardio, un vēl tas, ka es tagad vēl strādāju mazliet vairāk, tad tagad es vienkārši aizmiegu kaut tās 10 minūtēs, kas priekš manis ir ļoti forši, ļoti ātrs.
Jo pirms tam bija reāli tā, ka stundu, 2 stundas es vienkārši kaut ko grozos un nevaru aizmigt, pat neko nedomājot dažreiz. Tu principā uztur bagātinātāji nāk uz to pa labi, ja? Jā, protams. Kā ar proteīnu? Cik daudz gaļu tu apēdi pa dienu proteīnu pulveri lieto, nelieto? Un ar proteīnu pulveri man vispār ir tā, ka man ar grēmošanas sistēmu, man liekas, ka pusdzīve reāli problēmas bijušas. Baigais diskomforts. Un man liekas, ka es nezinu, vai man ir tā Gustava Gotauta mentalitāte, ko viņš minēja par to, ka organisms var visus pats izdarīt un tā tālāk. Un ka tās varbūt sintētiski ģenerētas kaut kādas vielas man nevajag tik ļoti. Bet man reāli ir tāda sajūta, ka man no proteīna tomēr apstājas mazliet tā grēmošanas sistēma. Bet es neesmu mēģinājis vēl lielo. Testu. Par testu vēl. Par testu es neesmu viņu taisījis. Es tev arī biju uzšāvis to komentāru. Es esmu taisījis tikai to pret īstajām alerģijām. Tur man vispār ne pret ko nav alerģija. Bet es biju lasījis reāli, ka visi ārsti gandrīz saka, ka to nav jēga taisīt. Man viens žeks rakstīja komentārā, viņš aizgāja pie dermatologa, viņam problēmas rāda, viņš prasa dermatologam, kāds varētu būt dermatologs, viņš saka, tas no proteīniem. Jā. Tā kā zin kā tas, ko tur tie ārsti saka, cik daudz var ticēt, cik daudz nevar ticēt, bet tas tests pagaidām, es neesmu redzējis cilvēku, kurš uztaisa, viņam rāda sarkanu, viņš to ēdienu var ēst. Pilnīgi viss, kas uztaisa, viņam saka, tu to nevar ēst, viņi tieši tā arī saka, es tā arī zināju, šitais točs nevar ēst. Jā. Tā kā es ieteiktu uztaisīt. Viņš gan nav lācis, bet vienreiz dzīvē uztaisīt. Jā, protams. Noteikti atmaksājas tikai, es 100% zinātu, ka tas, ko viņš parāda, tas ir real un tā arī ir, tad es točiem būtu uztaisījis, bet tagad mazliet vilcinos, bet es domāju, aiziešu uztaisīt kaut kad drīz. Proteīnu man ir tieši tāpat, es piena proteīnu nevaru lietot. Jā. Es varu lietot piena produktus, tu varēsi sieru, dzert pienu, es neko baigi nejūtu. Bet kā es paņemu vēja proteīnu, kas plēlam ir superkoncentrēts piens, jo vēju ražo plēlam, viņš ražo sieru un viens no siera atkrituma produktiem plēlam ir vēja proteīns. Yeah. Man uzreiz gramošana apstājās. Vēders uzpūšās, iekaisums palielinās, neatjaunojās tik labi. Yeah. Un tā ir īstenībā baigi daudz cilvēkiem. Tāpēc baigi daudz cilvēku nopērk proteīnu un pat neizdara. Viņi saka, kaut kā man negāja šis pie sirds. Man tāda pati situācija bija, tāpēc nezinu, gan jau jāpatestē tas nepanesmības tests un vēl varbūt tas lielo proteīns, ko tu arī bija minējis. Proteīns bagāšu tēlu. Viņš izšķīst labāk, tur ir mazāk cukurs. Manā vispār cukurs ir 0,3 grami uz 100, tālāk ir 0, proķis ir 88, un šīs superforši. Jā. Nē, tas ir forši, izšķilcās labāk nekā tas. Varbūt tev ir kādi jautājumi man? Jā, īstenībā es gribēju tev uzdot tā, kas man te bija. Tā kā tu biji strādājis pārdošanā, un es arī strādāju tā kā pakalpojumu jomā, es ar pārdošanu vispār neesmu nodarbojies. Man ir tā, ka man ir tas servis, ko es piedāvāju, kas nāk maksas reklāmas. Tagad jau es attīstījies, jo, protams, maksas reklāma tā ir vienkārši reklāma administrēšana, bet labs reklāma administrators, viņam tomēr ir jāsaprot no biznesa, viņam ir jāsaprot vispār, kā strādā vizuāļi, kā strādā biznesi, kā vispār kaut kāda mājaslapa uzbūvēt tā tālāk, jo, būsim reāli tā profesija lēnām izzūd, meita ir optimizējusies tā, ka tu vari teikt, bez nekādas pieredzes var ieiet ielikt to vizuāli un viņš dabūs tos pirkums, jo tas targeting cik labs. Un tāpēc arī nereāla konkurence ir. Un es tagad savu pakalpojumu baigi nereklamēju, jo man vienkārši nav laika un man īsti nevajag jauns klientus. Protams, būtu forši dabūt kaut kādu ārzemju klientu, kurš vairāk maksā, bet man tāpat nav tam laika pagaidām. Bet ja es vēlētos to izdarīt un tieši dabūt no ārzemēm tos klientus, kā tu piedāvāt varbūt to oferu, jo tā konkurence ir nereāli liela. Kāpēc ir klienti no ārzemēm? Tāpēc, ka ārzemju klients vairāk maksās, Latvijā tie klienti, kāds viņiem apgrozījums, jo tas viss ir atkarīgs no apgrozījuma, cik viņi to maksās. Es domāju, tā varbūt tikai šķiet, jo jautājums, cik tu gribi nopelnīt. Daudz. Jo baigi daudz cilvēku runā par to, Latvijā nieram nav nauda, neviens neko nepērk. Bet tu aizbrauc, teiksim, uz kluso centru, tur Ferrari stāv Porsche, tur cilvēki ēd restorānos par 300 eiro. Man mājaslapā, teiksim, ir 2 veidu pirkumu. Man komplekti par 200 eiro vienkārši produkti. Visvairāk par komplekts par 200 eiro. Cilvēkiem tomēr, manuprāt, tu sniedz labu pakalpojumu, tirgo labu preci, nauda vienmēr būs. Manuprāt, Latvijā klienti būs dabūt vieglāk. Jo Latvijā tomēr, ko teikt, liks tos pašus TikTokus, cilvēki tās zinās, šitas žeks ir stāsts par Facebook adiem, es no šito iemācījos. Manuprāt, to klientu būs viegli dabūt. Bet ārzemēs būs super liela konkurence. Jā, bet jāsaprot, ka tie ārzemju klienti tomēr reāli neskaitāms reizes vairāk tam maksās. Latvijā nav tā, ka es esmu kaut kādiem uzņēmumiem rakstījis, kaut ko mēģinājis.
Piemēram, es neatklāšu, cik tieši, bet pirmajā TikTok mēnesī man sanāca nopelnīt 4 ciparu skaitli, pat neko nepārdodot. Bet tās summas bija smieklīgas. Tas vienkārši tā skaitījās kopā, un tie bija vairāki klienti. Bet ārzemēs tu reāli dabūji vienu klientu, kurš tev vienā mēnesī ieskaita vairāk nekā visi latvieši. Tu vispār par to uzņēmumu piesaist Latvijā LinkedIn izmanto? Es izmantoju, jā, bet angļu valodā es nezinu, vai tas kaut ko ietekmē. Jo LinkedIn ir baigi krutā lieta, jo tur piekļūt palielam visiem. Ko es darīju ar LinkedIn? Kā es sāku? Es sāku ar viņu pirms gadiem 4. Jā. Es biju nozarē personāla nomu, nodarbojos, tirgojām personāla nomu, ražošanas uzņēmumiem. Ko es darīju? Katru dienu atnācu uz ofisu un aicināju konekšanos visus CEO, visus arī founderus un personālais vadītājs visus. Ko es darīju katru dienu. Un šobrīd LinkedInā man 22,000 kontakti. Es neesmu redzējis lielu LinkedIn Latvijā. Un pa lielām, tagad es sāku tirgot to pakalpojumu, es varēju piekļūt pilnīgi jebkuram cilvēkam, jebkurā uzņēmumā, kur man vajadzēja. Un tajā brīdī, kad tev ir laba presa, labs pakalpojums, un tu visu laiku ar piekļūt tam mērķa klientam, viņu super viegli pārdot. Tā kā, manuprāt, ja tu skaties uz to, kā dabūt klientus uzņēmumu vidē, LinkedIn ir baigi krutā lieta, ko Latvijā neizmanto cilvēki. Es LinkedInā arī biju sācis līdzīgi, kā es TikTokā postoju, protams, teksta formātā, bet baigi grūti to turpināt postot, jo... LinkedInā ar to postošanu es nepostoju gan vispār. Bet kā tad viņi zina, ka tu esi legit vispār, ka tu kaut ko jēdzīgi mēģinās dabūt ārā? Ja tu atvērsi kāda profilu LinkedInā, tu jau neredz kā Facebook wall. Tu redz vienkārši pieredzi. Pieredzi, certifikāts. Tev viņi vajag uzsāsīt kā CV normāli, tu saliec pieredzi, un tad tur var likt tos endorsements, laikam saucās, vajag, lai tu čomi no citiem uzņēmumiem, bet lai viņi profilā arī izstāst normāli, slēgt tos endorsements. Un tā, kad cilvēks skatās to profilu, viņš skatīs 2 lietas. Pirmā – izglītība un darba vietas, un otrā – kopīgā connection. Un jo tev lielāks profils aug, jo vairāk connection tev ir visiem cilvēkiem. Un beigās tu kādu uzaicini, to cilvēks pasakās, 200 kopīgi connection. Šitis gan jau uzticams džeks. Varbūt ir jāpamēģina, bet tas nav šobrīd fokus, bet es domāju, man ir čomi, kas nodarbojas ar līdzīgu lietu, varētu tā vienkārši kā pasīvu servisu arī uztaisīt. Jo es ieteiktu visiem, kas grib piekļūt uzņēmumiem Latvijā, ja tirgo tiešām dārgu pakalpojumu preci, sāc attīstīt LinkedIn no paša starta, tiešām dabūn tos connections, jo LinkedInā ir limits, ja tur uzaicināt. Tas limits nav liels. Man pagāja, manuprāt, kaut kādi 2,5 gadi, kamēr es dabūju kaut kādas 15,000 connections. Tas bija pilnīgi katru dienu spēdīgi. Tas ir baigi ilgs process. Tad LinkedIn būs viena lieta. Labi, vēl viens jautājums, es gribēju. Tu esi tagad uzņēmējs, tu pārdod preci. Pie tevis nāk kaut kādi cilvēki, kas piedāvā mārketinga pakalpojumus, organisko saturu pakalpojumus, visu to. Kāda tev attieksme un kādam tam, varbūt tas būs ļoti līdzīgs tam jautājumam, ko es tikko uzdevu, bet kuram reāli, kā ir jāizceļās, lai tu viņam iedot iespēju un uzklausīt vispār? Šobrīd viens džeks, laikam, taisīs mājaslapu, tad man ir tie džeki, kas taisa to savienojumu ar WhatsApp. Un tam cilvēkam ir uzreiz jāatnāk ar kaut kādu ideju. Viņš, teiksim, atnāks un sāka tev mājaslapa šobrīd, manuprāt, tur ir tas, daram tā, es uztaisīšu tā, tur būs labāk tas, šitas, tev izmaksās to. Jo, teiksim, tā mājaslapa, kas man taps, viņa taps ar to digitalizācijas projektu. Līdz ar ko man viņa izmaksās, labi, es samaksāšu, bet dabūšu atpakaļ. Un tajā brīdī, kad man nāk cilvēks un saka, mēs te uztaisīsim caur projektu, tev tas būs bez maksas, principā. Un kāpēc man teikt nē? Jo, manuprāt, tam piedāvājumam ir jābūt tādam, lai tas nepadarītu kaut ko man sliktāk. Jo šobrīd, es naudu pelnu, apgrozījums man, manuprāt, tīri labs, ar katru mēnesi viņš strauji kāpī. Kaut ko mainīt būtu stulbi, zin kā? Jo arī, teiksim, tie džeki, kas man tagad taisa to savienojumu, cerams, ka sataisīs ar to WhatsApp, sākumā, ko viņi piedāvāja chatbotu priekš mājaslapas. Es saku, par šo viņi chatbotu, man 3 cilvēki dienu uzraksta mājaslapu. Man tas vispār nav vajadzīgs. Un tad viņi doma bija, mums to teistu ieliekam chatbotā. Bet cilvēki to neizmanto. Līdz ar ko, arī man to piedāvāt kaut vai pavelti, tādu pakalpojumu, man viņus nevajag. Manuprāt, ir baigi svarīgi saprast, ko tieši tam uzņēmējiem vajag. Jo, kā, ja pie manis atnāk cilvēks ar jautājumu, ko tev vajag, tad man ir neizdevīgi stāstīt, ko man vajag. Viņš pielāgosies arī tā. Viņš arī tērē man laiku. Bet, piemēram, tieši par kādiem uzņēmumiem, mārketinga aģentūras tieši ilgtermiņa sadarbībā, ne jau uztaisīt mājaslapu un viss, bet ilgtermiņa sadarbība, tur mēs tev uztaisīsim stratēģiju, mēs tev tur šitā sasniegsim to rezultātu. Ir vairāk cilvēku, kas nākuši caur Instagramu, un kāpēc visiem es teicu nē?
viņi izdara kaut kādus pieņēmumus. Viņi nevis uzprast, viņi saka, rekur, tu droši, viens džeks atnāca un teica, tev baigi mazais rīčs zem taviem video tikai par 10 laikiem. Nu labi, tas ir vispār. Es jums saku, 8 miljonu rīčs tik tā kā mēnesī, tas ir lielākais Latvijā fitnesā. Un tu tagad atnāc un pasaki, ka man ir maz skaidrs, ka es tam nesadarbošos. Nē, es pat paskatījies. Nu jā, manuprāt, Latvijā nav augstas kvalitātes aģentūras. Ne, ir, protams, bet nav daudz. Bet laikam ir tas prikals, ka Latvijā nemaz viņas nevajag daudz, jo ārzemēs tā konkurence ir crazy. Un, piemēram, tas modelis, pēc kā mēs strādājam pie mūsu aģentūrā, tur reāli katrs tas servisa punktiņš, ko mēs piedāvājam, tik ļoti var piegādāt vairāk klientus. Jo, piemēram, mums atnāk klients, tie 5 miljoni uz augšu, mēs viņam pirmais solis vispār saprotam viņa golu. Jo ir klienti, kas atnāk, piemēram, viņi pēc gada jau grib pārdot savu biznesu, tāpēc viņi grib tos papīrus sakārtot, lai papīri viņam biznesa izskatās ideāls un tā tālāk. Tad, piemēram, ir jāforecast to, ko tu vēlies tur, tad mēs izveidojam modeli un tā tālāk. Tā kā ļoti dziļi ieiet tajā visā. Un, manuprāt, šie visi papildus servisi ārzemēs ļoti populāri. Es vienkārši gribēju saprast, vai tev Latvijā nav kāds līdzīgi piedāvājis. Katrā ziņā neviens nav piedāvājis neko superkrutu. Ir kaut kas tā ķep kaut ko tur. Jā. Man liekas, tā arī ir pa lielu Latvijas tirgu. Bet es pat nezinu, vai Latvijā cik ļoti to Latvijā vajag, jo tu strādā tikai uz Latvijas tirgu. Jā. Tev noteikti nevajag. Ja strādāt uz ārzemju tirgu noteikti, bet ja tu strādā Latvijā uz Latvijas tirgu, tas tirgus tomēr kā no vienas puses maziņš, no otras puses, manuprāt, nav maziņš miljonu nopelnīt var. Ar uzturbagātinātājiem noteikti. Es domāju, vispār arī ar to tavu preci, kāpēc, lai tu saki vidējais pirkuma gross, cik to 60 eiro? Pagaidām, jā, bet... Kaut kā, ja tu pusi no tā ir pēļina 30 eiro, tas ir tev gadā vai pirkums 300 000? E-komercijā puse pēc reklāmām ir ļoti labi. Parasti tie ir 20%, 30% maksimums. 20%. Kāpēc netirgot dārgāk? Pirktspēja Latvijā nav tik labi. Padomā, jums vidēja alga ir cik 1200, 1100? Jā, bet es saku, tev 60 eiro pirkuma gross pacelt viņu uz 80 un spēju dubultot varbūt. Vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet jāskatās, es jau arī precīzi tur tagad no galvas nezinu tās detaļas, bet domāsim, darīsim, jā. Tā kā jā. Un tu, piemēram, uz ārzemēm, tad tu plānojiet vai neplānojiet, kā tur savu brendu? Man ir plāns pirmajā gadā apgrozīt 500 000 tepat Latvijā, otrajā gadā 2 un tad paskatīties. Ir skaidrs, ka uz ārzemēm būs cits brands. Un šobrīd, es it kā domāju par ārzemēm, lai vispār ietu vajag mājaslapa. Mājaslapas gada beigām man būs. Mēs viņu pielāgosim arī tur ārzemju tirgiem, tur Skandināvijas tirgiem. Bet vienīgais veids, kā es varu iet uz ārzemēm, sadarboties ar influenceriem ārzemēs, kas reklamēs. Cita veida. Es tev varu tagad ātri iziet cauri, kā mums parasti brendi skalo ārpus kaut kādiem citiem reģioniem. 100% no gadījumiem tev vajag iztulkot to mājaslapu uz vietējo valodu. Tev nedara, ka vienu mājaslapu uztais un uz visām valstīm māc angļu valodā. Tev vajag pielāgot, tīpaši tu esi maziņš brands neatpazīstams, tev vajag pielāgot valodu reklāmās, tev vajag customer support vietējā valodā, tev vajag mājaslapu vietējā valodā, un tad sadarboties ar influenceriem, jo tu nevari iet tikai caur maksas reklāmām, tev vajag kaut kādu organisko puši, tīpaši uzturbagātinātājiem, kur tā konkurence ir liela, un tu zaudē naudu uz to pirmo pirkumu. Es saprotu, psiholoģiski arī tev drīzāk būs grūti to aptvert, ka tu ieej citā tirgu un tev tur viens X ROAS. Kamēr Latvijā tu dabūji visus tos pirkumus neko nemaksājot. Tā tas visdrīzāk iztīsies. Jā, par tiem uzturbagātinātājiem, ka es skatos, Latvijā ir uzņēmumi, kas, manuprāt, tirgo ne to labāko produktu un pa beigo kosmosu un apgroz 13 miljonus, tad kāpēc es nevaru apgrozīt 10 miljonus Latvijā? Jo, manuprāt, tas ir tāds tikai laika jautājums. Ja ir tiešām labs produkts, un šis produkts man ļoti labs, cena, manuprāt, ir ok, un cilvēki pērk. Un, starp citu, šomēnes 20% no pirkumiem ir atkārtoti pirkumi. Jā. Un pirmā piegāde reāli bija 1. jūnijas, tā kā ir tikai reāli vesels mēnesis noslēdzies. Ja cilvēki jau pērk atkārtot un tik daudz, tad es domāju, ka tas augs diezgan strauji. Man, protams, nav nekāda izpratne, cik ātri tas augs un cik daudz tas izaugs. Jo kas ir baigi interesanti? Ir viens interneta veikals, kurš pats agrāk iepirkos. Jā. Es gan uzturbagātājs visu dzīvi tirgoju, bet bija daudz, kas man tur nebija. Es vienkārši to pirku. Man viņš ļoti patīk. Viņi apgrozīja pagājušajā gadā tikai 1 miljonu. Viņi ir ļoti ilgi jau tur foršu veikals, it kā viss super forši. Un es domāju, baigi dīvaini, ka ir foršu veikals, kas man patīk, kas apgroz 10 reizes mazāk kā kas man besīgi. Jā.
Es nezinu, es domāju, tu par to procentu teici, ka tev 20% ir turniņš. Es domāju, ka viņš uzkāps ar laiku līdz kaut kādiem 70 noteikti. Jā, bet jautājums, kā Shopify rēķina atkārtos pirkumus? Ja ir vairāk jaunie klienti, tad procentuāli jau tas paliks. Nu, nē, tā noteikti būs attiecība. Un, piemēram, ja tu beigsi celt iekšā tos jaunos klientus, un tev returning customer rate līdz sotekam var uzkāpt. Tā kā tas viss ir atkarīgs no tā, cik labs tev mārketings būs un cik ilgi tu pumpēs. Jo galu galā kaut kādā brīdī, es domāju, tu tiešām, ja tu turpināsi šitādā tempā un vēl varbūt pieslēgs tās maksas reklāmas, tad tu izies cauri visai tai Latvijas auditorijai, un tev tiešām vairs nebūs kam rādīt. Un tad tu tiešām paļausies pa lielam uz to. Šobrīd Latvijas auditorija tādu nopietnu lietu uztur bagātinātājs, ka 10%. Yeah. Līdz ar ko ir 90%, kas to neizmanto. Tā kā kopējais apgrozījums ir kaut kāds skaties, manuprāt, 60-50 miljoni Latvijas uztur bagātinātājiem. Tu var 10-kāršot, varbūt 500 miljoni. Jā. Nu, good luck to izdarīt, tas nebūs viegli pārliecināt. Un skaidrs, ja 500 miljonu apgrozījums, tur vieta vēl cik jauniem uzņēmumiem, 100 jauniem milzīgiem uzņēmumiem. Jā, nē, tā ir, jā. Vai arī tu vari iet ārā uz citu tirgu un tur mēģināt izplasties. Tā kā, jā. To skatīsimies. Labi, paldies par tavu sarunu. Paldies tev arī. Paldies, ka ieradies, paldies, ka skatījāties, subscribot un tiekamies nākamreiz.